Vēl viena ideja, ko es gribu, lai jūs saprotat, ir asimetrijas jēdziens. Asimetrija. Tātad, kas ir asimetrija? Tas nozīmē, ka abas puses izvēlas cīnīties pilnīgi atšķirīgus karus, izmantojot atšķirīgas metodas, jo viena puse ir daudz spēcīgāka par otru. Amerikai ir milzīga impērija. Tai ir neierobežoti resursi. Tā ir ASV dolārs. Tā kontrolē pasauli, vai ne? Irāna ir valsts, kas pēdējos 45 gadus ir bijusi ekonomisko sankciju zemē. Tā ir nabadzīga. Tās tehnoloģijas ir ļoti ierobežotas. Bet kā mēs mācāmies šajā nodarbībā, tieši nabadzīgajām valstīm bieži ir vairāk enerģijas. Tās ir atvērtākas, saliedētākas un motivētākas. Ļaujiet man dot piemēru. Šie ir tā saucamie šahīda droni. Katrs no šiem droniem maksā maksimums $50,000, dažreiz pat tikai $35,000. Kā redzat, uz vienas kravas mašīnas var ievietot ļoti daudz šādu dronu, un tos var paslēpt jebkur Irānā. Galvenais, kas jāsaprot, šie droni ir lēti, viegli izgatavojami, un tos ražo aptuveni 500 dienā. Tiek lēsts, ka šobrīd Irānai ir ap 80,000 šādu dronu. Tātad viņi var turpināt ilgi, ļoti ilgi. Un viens šāds drons var iznīcināt atsāļošanas rūpnīcu, var iznīcināt naftas lauku, var trāpīt viesnīcai. Tas nodara milzīgus postījumus. Tas ir viegli transportējams, paslēpjams jebkur un palaižams no jebkuras vietas. Tieši to Irāņi izmanto kā savu galveno uzbrukumu ieroci. Kā amerikāņi pret to aizsargājas? Viņi izmanto sistēmu, ko sauc par THAAD. Un arī Patriot sistēmas un citas līdzīgas. Šeit ir galvenais. Šī raķete maksā $1 miljonu. $1 miljons par vienu raķeti. Tātad pretī lido $50,000 drons, un tu met pretī $1 miljonu raķeti. Un bieži vien šīs raķetes netrāpa, tāpēc jāmet 2 vai 3. Tātad tu tērē $2 līdz $3 miljonu, lai apturētu $50,000 dronu. Tas ir diezgan absurdi. Otrkārt, šīs sistēmas ir milzīgas, lēnas un grūti pārvietojamas. Tāpēc Irāņiem ir viegli tās atrast un uzbrukt tām. Kad šādas iekārtas tiek uzspridzināts, tas ir liels naudas zaudējums. Tagad jūs jautāsiet, kā tas var būt? Irāņiem droni ir jau 10 gadus. Mēs redzējām, kā droni iznīcina visu Krievijas, Ukrainas karā. Kāpēc amerikāņi to nezina? Kāpēc viņi nav sagatavojušies? Atbilde atkal ir militārā doktrīna. Militārā doktrīna nosaka, kā tu cīnīsies karu, kā strādā tava birokrātija un kā tu tērē resursus. Amerikāņi ir pieraduši cīnīties augsto karu. Augstajā karā īsti nekaro. Tu tikai demonstrē spēku, tu draudi ar kodolieročiem, lai otra puse neuzbruktu. Tas ir par flexing. Parādīt, cik liels un spēcīgs tu esi. Tāpēc šie ieroči ir veidoti, lai biedētu un impresionētu. Tie ir dārgi, bet tie īsti neko nedara. Tie nav izturīgi, nav inovatīvi, nav elastīgi. Un vēl viena lieta. Amerikas militārais spēks ir korumpēts. Amerikāņiem patiesībā nerūp uzvarēt karu. Viņiem rūp iztērēt pēc iespējas vairāk naudas. Jo tad visi saņem savu daļu. Tas ir bizness. Tāpēc amerikāņi ir nonākuši šādā situācijā. Turpināsim.
Ir vēl viena lieta, par ko cilvēki maz runā, bet jums jāzina. Ūdens problēmas Persijas līča valstīs GCC, tuvajos austrumos un Irākā. Šeit ir pasaules karte ar ūdens stresu. Zilās valstis, piemēram, Brazīlija, Kanāda, neuztraucas, daudz saldūdens, maz iedzīvotāji. 100% ūdens stress nozīmē, ka tu patērē tieši tik daudz ūdens, cik vide saražo. Lai būtu ilgspējīgi, tev jābūt zem 100%, ideāli ap 10%. Ja pārsniedz 100%, tu patērē vairāk nekā vide var atjaunot. Tas rada stresu videi. 200% ir jau ļoti slikti. Tu izmanto 2 reizes vairāk nekā daba dod. Tagad paskatīsimies uz tuvajiem austrumiem. Ēģipte 642%. Saudija Arābija 883%. Bahreina gandrīz 4000%. Dubaja 17,000%. Ūdens ir milzīga problēma. Irānai nav jānogalina amerikāņu karavīri vai jāiznīcina viņu militārie spēki. Viņiem pietiek iznīcināt atsāļošanas rūpnīcas, un visa GCC sabrūk. Bet arī Irānai ir ūdens problēma. 72% ir jau diezgan slikti. Tātad, lai gan irāņi var iznīcināt GCC daudz ātrāk nekā amerikāņi var iznīcināt Irānu, arī Irāna atrodas briesmās.